Tikai pateicoties jums un ziedotājiem, jūsu darbiņam, jūsu, es nezinu, labestībai, jūsu, nezinu, kāpēc. Paldies, mums tiešām ir liels prieks to darīt, ja mēs arī redzam, ka kaut kur reāli tas nonāk un mēs kādam palīdzam. Vai jūs varat nedaudz pastāstīt par to, kāda šobrīd ir Elizabetes ikdiena? Elizabete, kā jebkurš cits bērns, dodas uz skolu no rīta. Viņa mācās Smiltenes vidusskolā, jau 10. klasē. No rīta aizvedam un vakarā braucam pakaļ. Tā kā Elizabetei diena ir diezgan noslogota, skola beidzas ap 4:00, atnāk mājās, tad ir jāmācās, vajag pavingrot, atpūsties, un tā tās dieniņas skrien. Lielā noslogotībā patiesībā. Kādas ir jūsu emocijas un sajūtas vispār sekojot līdzi maratonam un arī uzzinot to, ka jūs iegūsiet to, ko jūs, tas, kas jums tik ļoti ir vajadzīgs? Šogad ir tā, ka katru reizi klausoties arī citu stāstus šķiet, cik gan tā situācija ir pazīstama, jo mēs arī esam izgājuši visam kam cauri un ir, kā jau arī viena cita māma teica, ka tādam kareivim ir jāiet cauri tam visam, lai nonāktu pie tā, ko tiešām vajag, un pie pat pašsaprotamām lietām. Jā, šī cīņa mums ir diezgan nežēlīga brīžiem, jo ir jācīnās ir par jebko, sākot ar bērnu dārzu, kā bija Katrīnas mamma teica, tad skolā. It kā jau gan mums arī, es varētu teikt, ka Elizabetei ir eņģelīte sēž uz pleca, jo kad nāk kaut kādas situācijas un mums ļoti, ļoti kaut ko vajag, un pēkšņi tas viss atrisinās, jo mūsu gadījumā Smiltenei bērnu dārzu uzcēla pielāgotu. Smiltenē arī skola ir pielāgota, un ir arī vidusskola šoruden tikai tika atklāta un ir ar visiem liftiem, un tiešām mēs, laikam tomēr kaut kas sēž Elizabetei uz pleca. Prieks dzirdēt. Protams, jau cīņa ir liela un brīžiem ir tā, kad liekas, kāpēc, vai tiešām jūs nesaprotat, bet tā ir, es varu teikt tikai tā, kā es pati domāju, jo kamēr man Elizabetes nebija, es ar laikam par šādām lietām tā nepiedomāju, jo ar lielo brāli viss bija kārtībā un viss notika, bet kad ienāca Elizabete mūsu mājā, tad viss sagriezās ar kājām gaisā un tā cīņa ir. Bet mēs uzvarēsim šo cīņu visi kopā, par ko jums liels paldies, Ines, par jūsu un ģimenes spēku. Elizabete, paldies arī tev, ka tu atstāji ļoti dzīvespriecīgs un jauks. Paldies jums, ka jūs uzaicinājāt. Un paldies par to, ko jūs darat tiešām no visas sirds. Priecīgs svētkus. Visu labu. Jums arī visiem. Paldies. Gaišs un saulains. Atā.